Nu, sveicināti, mani dārgie draugi. Nereāli esmu noguris, tāpēc, kad tikko atveda beidzot materiālu un daudz vairāk nekā iepriekšējo reizi. Lūk, visi vajadzīgie stabi. Šoreiz viņi ir īsāki nekā iepriekšēji. Nu, tāpat arī kā paneļi ir nedaudz īsāki, jā, viss tā, nu, saproties. Un daudz vairāk tie gravelboards, sāniņi, lai augstāk mēs liktu pa 2-3. Tad cementiņš visur ir pietiekami. Un vēl 6 tādas īsākas gabalus atdeva. 6 tādas vēl gabalus atveda, ja? Un 2 iepriekšējos tādas lielos, kur bija palikuši pāri, mēs atdevām. Nu un tagad, ko var ķerties pie darba? Tikai bišķiņ jāatvelk elpu, jo, paskaties, esmu tik netīrs šausmas. Un tik nērti nest caur... Vispār, kā te viss ir uztaisīts, nu nereāli. Ja tu esi celtnieks, es gan, ja es būtu celtnieks, es negribētu te strādāt. Kādu mājā, paskat, cik šaurs tunelīts. Jā, nav daudz vietas manipulācijām. Tad te arī nav daudz vietas, tad ir misens trauci, un tad ir riktīgi stāvas kāpnes. Tad te atkal viss šaurs. Tad arī kaut kāda kalnā iet uz augšu. Nu, vienkārši čaviņ, es to saku. Beidzot ir pienācis tas brīdis, ka mēs varam turpināt likt sētu un būs vizuāli viss tas mainīsies tagad. Un pirms es vispār rakšu tālāk bedres tās, mēs uzliksim pirmos 2 stābus un 2 tos mazākos jau paneļus un skatīsimies, kā tas viss izskatīsies. Man palika 3 garie stābi, es viņus tagad mēģināšu izmantot, un tad ir daudz īsāki. Un es nezinu, kāda tad. Varbūt tad mazāk bedres būs jārok, nezinu. Bet šie lielie stābi, es nezinu, cik viņi svers 50, 70 kg. Tā kā veselu cilvēku celt. Ej, tu nost. Vienkārši čau. A tu pārbaudīji jauni paneļi deres? Tu līdās. Tas ir kaut kāds čau, vienkārši galvas arēba. Šās te mēs liksim tad vairākus, 2 vai 3 šitos te pirgarodičkas. Tulītās es pēc līmenrāža aiziešu, atnesīšu, un tad mēs ātri uzmačīsim. Šitais maziņš maisiņš sver 20 kg. Jā. 20. Es likšu, man vēl ir pusmaisiņš, pusotru maisu te, jo te ir dziļa bedra un tie stābi ir garāki un es gribētu, lai viņi ir tomēr tā droši iekšā salikt. Tātad, mūsu gadījumā mums nav jātaisa to cementu, jā, kaut kur atsevišķi. Tas viss strādā tā, ielej ūdeni tajā bedrē un tad pieber cementu un ātri, vai ar armatūras gabalu vai ar koku. Ar palku. Jā, ar palku un tad maisi. Un tad ātri liec stāvu pēc līmenīša, tev ir kaut kāds 50 minūtes, tik līdz viņš sāks. 50 minūtes? Jā, tik līdz viņš sāks palikt ciets. Lūk, es izmantoju tādu armatūras gabaliņu. Viņu var, principā, nopirkt jebkurā celtniecības veikalā. Vai paprasīt Romanam. Vai paprasīt Romam no Braknels, manam čomam. Vispirms jāpārbauda līmeni. Tā. Līmenis joprojām ir. Tātad mēs varam likt nākamo pa virsu. Jo redziet, te zemes gabals baigi atšķirās, ja, un mēs negribam, lai koks saskarās ar zemi, tad, kad viņa būs mitra. Un tad koks sāks pūt, nu, un tā tālāk, ja. Tāpēc mēs celsim to visu betonu nedaudz augstāk. It kā mēs gribētu vairāk zemes sev. Nu, ko tu domā? Vajadzētu, laikam, uzlikt vēl vienu, ne? Man tā šķiet. Jo, nu, pasties tā zeme, cik augsti ir. Jā, bet kā ar šito stābu? Jā, toči. Nu, davai tagad skatamies. Pieliksim stābu. Galvenais, kas te salikt tos maisus? Traucē, tad, nu, Un ūdens. Jā. Paldies mūsu sekotājiem. Jā, paldies mūsu sekotājiem, kuri nāc parādi. Redziet, atgādināšu, kuri skatās šā kanāla pirmo reizi. Te lūk ir tāda ceparīta, ka lietas līs, lai viss tā tek
nevis pa dēļiem, bet, nu, cipa pilnos, bet īstenībā man liekas, tas baigi nepalīdz, jo lietas ir sāniski listi, viņš tik un tā trāp uz ko. Zini, ko es vienkārši tagad staigāju un skatos uz visādiem žogiem, ja? Jo tas ir aktuāls jautājums. Un ļoti reti kādiem ir tāda šapačka. Tāpēc, ka ne visi zina, kā vajag darīt tā. Varbūt. Ne visiem ir tādi sekotāji kā mums. Nu, tagad augstums man patīk. Vismaz tagad viņš turēs to zemi, jo agrāk bija, ja jūs gribat redzēt, kā bija agrāk, var pastīties vienu no pirmām sērijām. Es te raku ārā, te bija visādi kaut kādi šīferi, dzelzs gabali ierakt zemē, trūbas. Tāds rīktīgs DIY. Miskas te kaut kāda. Jā. Baigā problēma, tagad nezinu, kā atrisināt. Tev viss it kā labi, un te sanāk, redziet, tie gravelboardi, viņi netiek līdz tam stabam, jo it kā izskatās, kad paneļa gabals ir ķipa garāks, bet es nesaprotu, tur tālāk viņš nelien. Nu, man liekas, ka vajag zemāk, jo tas nav šitie graveli. Viņi ir līmenī. Nu, es tak tev rādīju. Un es nezinu, kā to tagad atrisināt. Sūdi. Kaķīši te vienkārši sadirsis konkrēti. Kaķīši izteica savu viedokli par to, ko viņi domā par manu sētas celšanu. Bet nu labi, pēc nelielām manipulācijām beidzot viss iegāja iekšā. Nezinu, tur vajadzēja visu pabīdīt un pie tam baigi smagi bīdīt, jo padomājiet, es nezinu, cik kilograms tas svēr, nu pieņemsim 30, 60, 90, šits 50 kaut kādas vēl un plus vēl sēta. Žoks vai sēta? Nezinu, kā Žoks. Žoks? Jo es īstenībā, jūs varat ierakstīt komentārā, kā būs pareizi, jo man jūk. Es zinu, ir sēta un žoks. Kaut kad, man liekas, es Google biju meklējis. Žoks tas ir tāds, kurš no dzels pīts, ja? Sēta ir tāda no koka, tāda riktīgi aizvērta cieta. Man tā liekas. Zini, es domāju, sēta ir kā Krievaldas sietka. Zini? Nē, tas vispār galīgi. Okay. Не то говоришь. Nu, sanāca pēc izmēriem ideāli vienkārši, redziet, tieši līdz augšiņai aizgāja. Tā kā es domāju, čotka, super. Un tagad es esmu gatavs jau liet iekšā ūdeni un visu to stiprināt iekšā, tā kā aiziet. Nu ko, lūk, jauns gabals ir pielikts klāt. Tagad mēs kopēji bildi varam redzēt, kur es esmu pieļāvis kļūdu, bet vēlreiz atkārtošu, es to daru pirmo reizi savā mūžā, tādu no A līdz Z. Un tātad, priekš tiem, kuri tikko pieslēdzās, uzreiz pateikšu pirmos 3 paneļus, nezinot, es uzliku ar cepurīti lejā, jā. Tātad mums dēļi ir guļās viens uz otru uz kreiso pusi. Un sanāk veseli 3 paneļi tādi, bet no šī paneļa es izdomāju taisīt visu pareizi ar cepurīti augšā. Un līdz ar to mums dēļi guļās uz labo pusi. Bet es domāju, ka tas nav tik būtiski. Katrā gadījumā kopumā viss izskatās labi. Kam vispār? Tas sakās, super, jau es jūtu privātumu. Oi, ka būs. Vēl gribēju piebilst, es gribu, kad es pabeigšu visu to sētu, es gribu te savest visu kārtībā, uztaisīt šitās maliņas. Iespējams, ja man būs noskaņojums, uztaisīt ķieģelīšu te sānā, to stūrīt ar ķieģeļiem.
izlīdzināt zemīti, uzklāti speciāli tādu pārklājumu un uzbērt mazos akmentiņus, lai te nekas neaug, lai te vispār kaut kādu galdiņu var uzlikt vai vēl kaut ko. Vai lai mūsu kaķīši var kakāt tajos akmentiņos, viņiem patīk. Bet, nu jā, kaut kāds tāds tāls plāns, bet, nu, es domāju, ka te izlīdzināt visu un uztaisīt smuki tādu tā kā chill ēriju. Un, jā, nu, te īstenībā ir daudz ko darīt. To šķūnīt vai pagrabiņu, sauciet, kā gribiet, var jaukt nost un pārtaisīt. Un ir ko darīt, tā kā labi, turpināsim, liksim nākamo paneli. Bedri man jau ir izrakta. To es izraku, kad bija baigais karstums, laikam iepriekšējā sērijā, priekš jums, vai nebija iepriekšējā sērija. Bet, lūk, bedri ir izrakta, tā kā mēs varēsim tagad arī piemērīt nākamo stābu un pastīties pēc izmēriem, kas mums sanāks. Jā, un pagājušajā sērijā vēl krūms bija nogriezis. Tagad pastīsimies vispār pēc augstuma, vai krūma traucēs vai netraucēs. Ja traucēs, tad, nu, vajadzēs atkal ņemties pie darba un visu to griezt nost. Nu, lūk, tā tas viss izskatās. Pašas stabas īstenībā baigi ātri liekt. Galvenais tā viss sagatavošanās, zin kā, baigi daudz laika aizņem. Bet, nu, pasties, kāds jau progress. Jau, nu, kad tu iznāc uz pagalmiņu, jau ir tāds savs privātums. Tā kā, jā, nu, tie augstumi višķiņ tādi random riktīgi, bet, nu, kā mācēja, tā arī izdarīja. Tā kā viss izskatās diezgan forši. Un tad man paliek tālāk turpināt rakt tās bedres, un tad mēs skatīsimies, kādas tad mēs tur tos stabus liksim, īsāks, garāks, ja man vēl viens garš stabs palika. Šodien es neko nedarīšu, atstāšu to uz nākamo sēriju laikam, bet, kā redziet, viss pēc līmeņa, viss ir ideāli. Super! Man reāli bail par to, kas man gaida tālāk. Redziet, te ir betons rīktīgi visur zemē iekšā. Es ceru, ka es varēšu viņu kaut kādu lomiku te izdauzīt, bet, nu, te būs, nu, rīktīgi baigi smags darbs, es jums pateikšu tā. Es ceru, ka te vairs nebūs tik stāvs kalns. Un te var redzēt daudz maz taisni viss iet, bet redziet, te betons, te visādi kaut kādi betona gabali. Nu, brutāli Ramštaini, es jums teikšu tā. Kaut kāds te ir. Un vēl plus miskasti. Protams, kā es pārbījos. Un tikko meita pirms tam teica, ka te kaut kādi zirneklīši mājās ir, ja? Un es no rīta biju pamanījis, ka tīrīja zobs. Stūrī. Pilns ar maziem zirneklīšiem, ja? Es domāju, interesanti, no kurienes viņi parādījušies. Un tik daudz galvenais. Zini, tā kā no vienas olas izlīduši. Un tagad es tīrīju zobus, skatieties. Lūk, šeit. Tas ir par šodienu viņi, ja? Rīktīgi aktīvi tādi līdelē. Redziet, strādā te kaut ko pin. Ārprāts. Un galvenais es skatos zirneklīši, un pēc tam pats tos tur. Kad jāņem putekļi sūcē vai kaut ko, jātiek ar viņiem galā, jo tas nav normāli. Tas pār pirmo reizi kaut ko tādu redz.